Šeit ir viss, kas jums jāzina par to, kā spēlēt skvošu. Vispirms jums būs nepieciešams pareizais aprīkojums. Jums ir nepieciešami sporta zāles apavi, kas nesmērē grīdu. Skvoša bumba atbilstoši jūsu spēles līmenim. Un rakete. Skvoša laukuma izkārtojums ir vienkāršs. Jums ir priekšējā siena, sānu sienas un aizmugurējā siena. Augšējā līnija ir skvoša laukuma augstums. Un priekšpuses apakšā siena ir no skārda, tas ir auts. Pārējās līnijas uz laukuma ir serves zonas. Pirms spēles sākšanas 5 minūtes iesildiet bumbu, lai tā būtu silta un pareizi atlektu. Sitiet bumbu uz maiņām 2 vai 3 sitienus katrs. Jo siltāka būs bumba, jo labāk tā atleks. Spēlētāji griež raketi, lai noteiktu, kurš pirmais servēs. Šajā gadījumā lozējam, uz kuru pusi būs logo zīme. Pareiza serve. Vismaz vienai kājai jābūt iekšā serves laukumā, kad sitat servi. Ja jūsu pēda atrodas ārpus serves laukuma, jūs zaudējāt punktu. Serves sitiens. Bumbiņai jātrāpa pret priekšējo sienu virs serves līnijas un jāiekrīt pretinieka kvadrātā. Skvošā nav iespēja servēt otro reizi, tāpēc fokusējieties pirms katras serves. Pirmo reizi servē no jebkuras puses. Ja servētājs vinnēja punktu, otro reizi obligāti vajag servēt no pretējās laukuma puses. Ja servētājs zaudēja punktu, pretinieks var izvēlēties, no kuras puses sākt servēt. Pēc serves spēlētāji atsit bumbu pret priekšējo sienu, viens pēc otra. Atsitot bumbu, tai ir jātrāpa par priekšējo sienu pirms tā skar grīdu. Bumba drīkst atsisties pret sānu vai un aizmugurējo sienu pirms trāpa par priekšējo sienu. To sauc par boustu. Spēlētājs iegūst punktu, kad pretinieks nevar atsist bumbu pareizi. Piemēram, bumba atsitas 2 reizes pret grīdu vai izsit bumbu ārpus laukuma robežām. Trāpot par laukuma ārējā laukuma līniju ir auts. Geimi tiek spēlēti līdz 11 punktiem. Un mači ir parasti līdz 3 geimu uzvarām. Lai uzvarētu geimu, tev vajag būt vismaz 2 punktu pārsvaram. Piemēram, ja abiem ir 10 punkti. Tas spēlētājs, kurš pirmais iegūs 2 punktu pārsvaru, uzvar geimu, piemēram, 12 pret 10. Vai 13 pret 11. Skvošā spēlētāji viens otram var patraucēt atsist bumbu vai nokļūt līdz bumbai laicīgi. Tādos gadījumos izmanto led vai stroka lēmumus. Led gadījumā punktu negūs neviens, bet vēlreiz tiek izspēlēts punkts no sākuma. Parasti led dod gadījumā, kad spēlētājs varētu aizskriet līdz bumbai. Bet pretinieks bija ceļā un patraucēja laicīgi nokļūt pie bumbas. Vai gadījumos, kad nav pārliecība, vai bumba trāpīja laukumā, vai bija 2 atsitieni pret grīdu. Vai spēlētājs nesita par bumbu, lai netrāpītu netīšām, pretiniekam tiek piešķirts drošības leds un punkts tiek pārspēlēts vēlreiz. Stroka piešķir gadījumos, kad spēlētājs bloķē pieeju bumbai. Vai spēlētājs bloķē tiešu sitienu pret priekšējo sienu, vai spēlētājs bloķē iespēju uzsist labāko iespējamo sitienu. Visbeidzot, šeit ir 3 galvenie padomi, kas jums palīdzēs uzlabot savu spēli. Pirmkārt, vienmēr laicīgi atgriežaties laukuma centrā, jeb T zonā. No laukuma centra jums būs lielāka iespēja atsist jebkuru pretinieka sitienu. Vienmēr esat centrā. Otrais padoms, vienmēr cenšaties atsist bumbu gar sānu sienu. Jo tuvāk jūsu atsistā bumba ir sānu sienai, jo pretiniekam ir grūtāk par to trāpīt. Un pēdējais. Laba taktika ir sist pa bumbu prom no pretinieka. Lieciet ienaidniekam skriet pakaļ bumbai pēc katra sitiena, tā ienaidnieks ātrāk nogurs un jūs būsiet soli tuvāk uzvarai.